Dāmas, kungi, zēnu un meitenes, jaunais video ir sācies. Milzīgs paldies vakar visiem tiem, kas izrādīja atbalstu, bet šodienas video ir tik svarīgs, ka es neteikšu neko par vakardienu, vienkārši mums ātrāk jāķerās klāt šodienai. Tad sākam uzreiz. Dotajā mirklī kopā ar mammu braucām kopā paņemt vecmāmu, kas ir atbraukusi brīvdienās pie mums, un tas ir arī īpašais viesis. Mēs ļoti ilgi gaidījām Omi, un man padomāja nākamo dienu laikā viņu ļoti skarbi izjokot. Es domāju, uz Omes tas strādās vislabāk, vai ne, mammu? Tu jau smejies. Tas nav jauki īstenībā. Es domāju, ka Ome domā, ka tu viņu sagaidīs, ka tur viņu spēles, un tev padomā viņu izjokot. Tas viss arī, protams, būs, bet man vajag labas atmiņas arī. Un pats labākais, ka es viņus varēšu iemūžināt un atcerēties katru mīļdienu. Jo Omi var izjokot vislabāk, un tu to zini. Tu esi viņas meita, tu zini, ka viņi ir vislabāk izjokot. Jā. Tu biji manā vecumā, nu tu taču viņu izjokoji. Cik bieži es taču zinu. Man Ops ir stāstījis. Nu jā. Tāpēc es pārdevu stafeti mamu, un mani bērni varēs to redzēt. Labi, tagad mēs braucam uz Frankfurta Hāna lidostu. Es tur neesmu bijis jau ļoti ilgi, kopš janvāri, kad es lidoju uz Latviju. Un kā jau parasti šeit Vācijā visur ir milzīgi kalni, kas man ļoti patīk. Un tāpēc es piedāvāju tieši tāpat kā vakar, uztaisīšu vienkārši skaistu video, kā brauc mašīna. Ilgi te nav būts. Reiko Ome, viņi jau mūs zvana. Tikai klusu. Uzrādiet dokumentus. Tu man nu ir dimbā vienreiz. Kas tev dimbā? Kas var notikt dimbā? Kas var notikt? Zvans nav atļauts. Man. Tāpēc, ka tu neesi uzlipus man kodu priekšā Latvijas. Jā, Latvijas kods jābūt. Omi, man tevis ļoti pietrūka. Es tev rupjo maizīt atvedu. Kā tu atlidoji? Normāli. Nē, kods viņai bija pie, bet zini, kas tas varbūt zonu šitam nav. Ka brauca mašīna nav zonas. Nevar jau jums rādīt visu, ko man Oma stāstīja. Nu, tik satrauktu Omu es vēl nebiju redzējis. Lai gan, ja es atceros, kāds es biju pirmo reizi, ka es lidoju viens, nebija jau diezko labāk. Bet, nu, tik traki arī nebija. Omīt, kā jūties tagad? Ļoti labi. Tu melo. Es iešu biļetes. Labi. Šodienas galvenā lieta ir izdarītā. Oma ir mašīnā, uztraukta, bet dzīva. Opim noteikti patiks šis video.
Tātad tas bija šīdienas galvenais uzdevums un galvenā misija. Jo Omi, kas ir mirusi no uztraukuma, mums nevajag. Omei jābūt stiprai priekš šīm brīvdienām. Viņa vēl nezina, kas viņai priekšā stāv. Labi, tagad uz mājām. Mazdēliņš iesnaudies. Tu atradi man īsto pogu? Tev filmē? Man sarkans punktiņš spīd. Es viņas nofilmējusi. Viss kārtībā. Es jau Omi pa ceļam samīlēju kārtīgi. Un cirku arī. Ar visiem kauliņiem. Nu, es tagad paiet malā, abi divi mazie. Es piedzimu pirmais, man pienākās par to. Nu, tad es tikai tā. Nu, labi. Tā kā sudīti maliņās. Tu nevajag ņirgāties ar manu Ome. Jā. Oskars skatīsies, viņš no skaudības vispār nomirs. Paldies, ka noskaties šo video. Šodien bija paredzēts parādīt mazliet vairāk, bet nekas visus svētkus nevar svinēt vienā dienā. Tāpēc mēs turpināsim svinības jau rītā. Un šodien galvenais bija tas, ka bija atbraukusi Omīte, un visu dienu mēs esam nobazarējuši ar Omīti 9:10, un tāpēc arī nekas cits šodienas video nav. Lūdzu, piedodiet, bet Omīte, tu esi priecīgi būt ar maniem kopā. Nu, lūk, paldies visiem tiem cilvēkiem, kas vakardienas video uzlika plusus. Es paskatījos, pēc pirmajām 30 minūtēm, kopš raksts bija aktīvs spokos, es jau biju sasniedzis 100 plusus. Kaut ko tādu. Mans spokos profils 4 gadus vēl nekad nebija kaut ko tādu pieredzējis. Tas bija vienkārši fenomenāli. Vai kā tu pareizi izrakst? Vispirkus. To Fenomenāli. Fenomenāli. Man tiešām vajag gulēt vairāk. Paldies, ka skaties arī šo video. Līdz rītdienai. Atā!